Liekam jaunu bildi iekšā, un šoreiz trešā nodaļa no manas grāmatas Nekad nepērc vienu airi. Šo grāmatu diemžēl nevar nopirkt, jo tas apjoms, ko mēs izdevām, tas ir izpirkts. Un mēs, kamēr prāt rītos mēs atvaļinājumā, katru darbu dienu lasam pa vienai nodaļai, lai tad tiem, kas ir darba vagā arī vasarā, būtu tāds domgrauds, ar kuru tad startēt savā darba dienā. Šoreiz trešā nodaļa – žurnāli un lielās avīzes. Un katras nodaļas beigās es arī parādu, citreiz arī kādu vizuālu piemēru, un arī šoreiz būs vizuāls piemērs, kā tas, ko es esmu rakstījis, par ko es esmu rakstījis savā grāmatā, kā tas parādās dzīvē. Žurnāli un lielās avīzes. Kaut arī sabiedrisko drukas mēdīju ietekme ir mazinājusies, joprojām ir nozars un to flagmaņi, kas piesaista pietiekam lielu vai specifiski atbilstošu klientu uzmanību. Intervijas dienas biznesā, pēdējā lapā, mums deva galvenokārt tikai patīkamas sajūtas. Savukārt, žurnāls Ieva sev vairāk kārtīgi pierādījis kā jaudīgs mārketinga kanāls. 2014. gadā uzsākot mūsu toreizējās mentors Denijas Džonsons seminārus Latvijā, mēs dabūjām interviju Ievā. Un, kaut arī tie nebija simti, ik pa brīdim kāds no jauniem klientiem pieminēja, ka lasīs šo interviju un kas tajā intervijā viņu uzrunājis. Knifiņš. Pēdējos gados arī citiem mūsu uzņēmumiem un iniciatīvām ir bijušas vairākas publikācijas gan Ievā, gan citos žurnālos un avīzēs. Jums par labi ir darbojies princips žurnālists, nevis žurnāls. Ejot uz mērķi, tikt kādā laikrakstā, piemēram, ja nav tā, kad žurnālisti sastājušies pie tām durvīm un tu pieņem viņus pēc sarakstiņa, bet tev ir jāmeklē veids, izpēti žurnālistu sarakstu, kuri tajā publicē savus rakstus. Tas varbūt arī, patiecībā šis padoms ir attiecināms arī uz digitāliem, tiešsaites mēdījiem. Palas viņu tēmas, argumentus, uzmeklē viņus sociālos mēdījos un sāc tamborēt šo attiecību sedziņu. Ielaiko, piekomentē, atrod jaunu perspektīvu viņu tēmai vai vēl neiztirzāt argumentu vai faktu. Skaties, lai vispirms tu būtu kā vērtīgs sekotājs, un jā, tā ir ņemšanās. Un tas nav pa fikso, bet tikai tā, izveidojot attiecības un uzturot tās arī ilgtermiņā, tu bez maksas saņemsi tādu uzmanību, par ko citi maksā tūkstošus. Roku mazgā, un ieteikums ir tāds. Sāc pirmais. Mūsu gadījumā mums ir bijuši daudz publikācijas. Un jā, tās ir bijušas efektīvākas iepriekš, tīpaši no kaut kā 2010. līdz 2020. gadam. Un viņas ir, tā publikācijas nav bijušas tikai vienīgi par biznesu. Piemēram, šeit, kad dienas biznesā ir viena, kad par to, kā ģimenei laiks jāveltī regulāri. Tad Ievāriku Gunitai ir par to, ko viņi velk vasarā. Vai šeit vietējā vienā laikrakstā ir bijusi intervija par to, ka mūsu meitiņa pirms pāris gadiem beidza skolu, un tad kur viņi startēs kādās mācībās, vai kur arī vienā vietējā laikrakstā bija, kad sapirkāmies džipus, apvidus automašīnas salīmējām ar mācies valodas, un kā rezultātā žurnālistiem bija ļoti interesanti mūs nointervēt saistoši, lai tad mēs informētu viņu, viņiem bija saturs. Un bija cilvēki, kas to ļoti labi pamanīja, un vai no tā uzreiz radās daudz klientu? Nē. Un, ja tā godīgi, nekad tā nav bijis, kad būtu baigi daudz klientu. Bet, atskatoties apakaļ, ir bijuši gadījumi, kad gan tajā pašā Ievā es atceros, kad mēs ar Deniju Džonsonu bijām Latvijā, un Ievas žurnālisti mūs nointervēja, un es teiktu, kāds 11 klientis pēc tam teica, jā, kad viņas ir redzējuši to interviju, lasījuši to interviju Ievā, un tas viņam ir palīdzējis. Savā laikā, tas gan bija pirms 10 gadiem, vienā no mūsu konferencēm uzstājās Sakreti īpašnieks Andris Vanaks, ja nemaldos, viens no īpašniekiem, un viņš teica, ka viņam arī tajā pašā dienas biznesā tajā laikā bija izveidojusies sadarbība ar vienu žurnālistu, kurš, ja kaut kāda celtniecības lieta vai ar tiem celtniecības maisījumiem saistīta tēma vai komentārs bija nepieciešams, vienmēr prasīja viņam.
un ka viņiem bija daudz konkurenti prasījuši tieši to, cik tu maksā, lai tad tevi un tavu viedokli pozicionētu šādā te laikrakstā. Un uz ko viņš atbildēja, neko, viņš vienkārši bija izveidojis attiecības ar žurnālistu. Mūsu gadījumā, es pirms šitā ieraksta paskatījos, cik tur tās ievas mums ir, kādas 5, 6 ievas ir, kurās mēs esam startējuši vienā vai otrā versijā. un jā, tas nav tā, ka pēc katras no publikācijām vai vai lielā raksta vai mazā raksta pēkšņi būtu mega pieplūdums ar klientu interesi, bet tas arī pat mūsu laikos, 26. gadā joprojām noder, jo viņš viņš veido to kopējo zīmolu. Jā, mēs visvairāk darbojamies sociālos mēdījos, un tur mēs redzam šī brīdī vislielāko plūsmu, bet arī drukas mēdījos, kas saka, nevajag nestartēt un nevajag viņus noniecināt, jo ir joprojām cilvēki un lēmumu pieņēmēji, kas šādus te žurnālus un avīzes joprojām lasa, un ja tas tikai un vienīgi vēl papildus dod atspērienu tavam zīmolam, tad noteikti šādu te instrumentu vajag izmantot. Un kā arī minēja grāmatas nodaļā, jāsāk ir ar žurnālistu. Jo žurnālistiem ir tā, ka viņiem vienmēr trūkst par ko rakstīt, līdzīgi tāpat tās kā vlogeriem un intervētājiem, tāpēc kāds, kas viņiem no sākuma pāris reizes piedāvā kādu interesantu perspektīvu vai nianses, par kuru rakstīt tieši par viņu interesējošo tēmu, tas cilvēks, protams, ir vērtība. Un neviļas viņu pēc tam papēti, kas tu esi, un ar laiku redzot to, ka tu neesi uzreiz ar cenu zīmītas pieres, lūdzu reklamē mani, jo viņi to nedrīkst darīt. Viņi dabūs pa galvu. Bet tad, kad viņi viņam intervē un tur pamatojums, kāpēc mēs viņus pasaucām savu maisījumu ražotāju sakret vadītāju, tad viņiem loģiski pie tavu vārdu un uzvārdu ir jāpieliek arī, kas ar ko tu nodarbojies un kas ir tas tavs amats un arī pārstāvētais uzņēmums. Un tas atkal palīdz reklamēt tevi. Tā kā drukas mēdīji nav pilnīgi zemē metam un ir vieta un klientu veids, kas tiek uzrunāti caur šiem te mēdījiem. Tāpēc ej un meklē atbilstošo žurnālistu, un mūsu laikos ir fantastiski instrumenti, piemēram, tas pats LinkedIn un citi sociālai mēdīji, ar kuriem tu var tikt līdz tā atbilstošā žurnālista kontaktinformācijai un sākt kaut ko jau vērtīgu sūtīt. Un tic man, viņi būs pateicīgi par to, ko tu viņiem atsūti, jo, kā jau minēju, viņiem vienmēr trūkst jaunu rakstu. Ejam daram, un tiekamies nākamajā grāmatas nodaļā.